Labdien! Mani sauc Henrijs Rozenbachs, nāku no Rucavas, mācos Rucavas pamatskolas 7. klasē, kā arī aktīvi piedalos folkloras kopā ar ķocītes. Pastāstīšu pasaku Baltā un Melnā līgava. Kādam tēvam nomirusi sieva, atstādama mazu meitiņu, par ko rūpēties. Pēc kāda laika tēvs par sievu apņem raganu. Ragana ļoti maz mīlējusi pabērnu, bet pēc kāda laika, kad pašai piedzima paša meita, viņa ne acu galam nevarējusi ieredzēt pameitu. Kādu reizi ragana izdomājusi paķircināt sērdienīti. Viņa paņēmusi kodiņu, ielējusi taukus un aptinusi to baltā luptiņā. Šī noteica: še, ņem nes tēvam uz lauku, bet ja kaut pilīt iztašķīsi, vakarā galva nost. Sērdienīti gan nesusi rāmi, bet neko darīt. Lupatiņa saškakstījās, un viņa gauži sāka raudāt. Tēvs viņai prasīja: meitiņ, ko raudi? Šī stāsta, ka tā un tā, ka vakarā vairs nebūšot dzīvotāji, pamāti kaklu noraus. Nu, nebūs tik traki. Ejot mājās, izmazgā lupatiņu, būs kā jauna. Sērdienīti tā arī dara. Viņa iet un mazgā lupatiņu, bet nekā. Kā lupatiņa netīra, tā netīra, un viņa atkal sāk gauži raudāt. Turpat no krūmiem izlien čūsku un saka: meitiņ neraud, man māsai rīt kāzas, uzspin man mazu vaidziņu. Sērdienīti tā arī dara. Viņa salas mazas puķītes un uzspin mazu vaidziņu. Tad izlien otru čūsku un saka: meitiņ neraud, man māsai rīt kāzas, uzspin man mazu vaidziņu. Sērdienīti jau atkal tā arī dara. Viņa salasa puķītes un uzspin mazu vaidziņu. Tad izlien trešā čūska un saka: meitiņ neraud, es esmu brūde, man rīt kāzas, uzspin man skaistu vaidziņu. Sērdienīti tā arī dara. Viņa aiziet uz pļavu, salasa visskaistākās puķītes un uzspin visskaistāko vaidziņu. Nu, iedam mājās, Sērdienīti priekšā satiek visas 3 čūskas, un šīs nosaka: vai, meitiņ, kā mēs to par šo varam atlīdzināt? Citas laimes negribu, tikai lai mana lupatiņa būtu tik balta, kā tā bija pirms tam. Pirmā čūska nosaka: darīts, lai tava lupatiņa būtu tik balta kā sniegs. Otrā čūska noteica: lai, kad tu raudi, no tavam acīm birst pērles. Un trešā čūska noteica: lai tava seja būtu tik daļa kā saule, un tava balss tik skaista kā kokle. Nu, pārgājus mājās, Sērdienīti raganai iedod tīro lupatiņu un podiņu pilno pērlēm. Ragana brīnās, kur tik tīru lupatiņu rāvusi, kā podiņā tik daudz pērles gadījušās, un tik šmuku ģīmi un tik šmuku valodu ņēmusi. Nu, otrajā dienā ragana tīši sūtījusi savu meitu ar tauku podiņu, ko dot tēvam, bet šī kārtīgi sašlicījusi lupatiņu. Tēvs viņai noprasīja: vai, meitiņ, vai tad māte nebūs dusmīga, ka lupatiņš tik netīrs? Ne, ko te šī dusmīga? Galvenais tik jāatrod tā vieta, kur Sērdienīti mazgāja lupatiņu, tad jau viss būs labi. Nu, zini, meitiņ, viņa būs ar asarām izmazgājusi. Ja tu zinātu, kā šī vakar raudāja. Nu, īstā meita mēģina izmazgāt lupatiņu, bet nekā. Kā netīrs, tā netīrs. Turpat no krūmiem izlien 3 čūskas, un šīs saka: meitiņ neraudi, rīt kāzas, uzspin mums vainadziņus. Bet īstā meita paņem un čūskas aizspar atpakaļ krūmos. Nu, iedam uz mājām, atkal īstā meita satiek priekšā visas 3 čūskas, un šīs nosaka: vai, meitiņ, kā mēs tev par šo varam atmaksāt? Pirmā čūska noteica: lai tava lupatiņa būtu tik melna kā dāva. Otrā čūska teica: lai, kad tu raudi, no tavam acīm birst rūkuči. Un trešā čūska teica: lai tavs laiks būtu tik nejauks kā nakts, un tava balss tik neglīta kā dzīvnieku rējiens. Nu, pārgājus mājās, ragana brīnījusies, kur tik melnu lupatiņu rāvusi, kā podiņā tik daudz rupču gadījušies, kur tik neglītu vaigu un
tik neglītu valodu ņēmusi. Nu, to dzirdēdam un redzēdam, Ragana palika arvien dusmīgāk uz sērdienīti un beidz dota ēst. Bet jo sērdienīti mazāk ēda, jo daļumā tā pieaugās. Kādu nedēļu gar Raganas mājām brauca kāds ķēniņdēls, un šis izdzirdējis, kā sērdienīti dzied. Viņš gāja bungāt pie durvīm un prasīja: kas te tik skaisti dzied? Ragana atbildēja: pag, tā ir mana meita, gaidi, te tūlīt atvedīšu. Ragana aizgāja pie sērdienītes, paslēpa viņu aiz kubla, paņēma savu meitu un gāja rādīt. Kad ķēniņdēls ieraudzīja viņas seju, viņš sabijās, un kad ķēniņdēls zirgi izdzirdēja viņas balsi, viņi aizauļoja prom. Ķēniņdēls dusmīgi noteica: nē, šī nav īstā meita, un gāja lūkoties. Viņš izmeklēja katru kaktu, līdz atrada sērdienīti aiz kubla. Tā viņš viņu savāca, aizveda uz pili un apprecēja. Bet vai zinājāt, kāzās bija arī muzikants, un viņš bija no Rucavas. Kādā pusvētā sestdienas vakarā muzikants gāja uz balli spēlēt. Pa ceļam satika kādu šmuku jaunskungu. Šis piedāvāja, lai iet uz viņa balli spēlēt. Labi samaksāšot. Muzikants nodomāja, maksās uzreiz, tad ar mieru. Ka tā, jaunskungs arī bija ar mieru un iebāz viņam kabatā pāris sauju monētu. Nu, muzikants seko jaunskungam. Viņi iet, līdz muzikants iebāz roku kabatā un saprot, ka tur nav monētu, bet olas. Viņš slepus pāris saujas izmet pie kāda kadiķa krūma un iet tik tālāk. Viņi iet, līdz sajiet kaut lielu akmeni. Jaunskungs viņu paviņ malā un viņi iet kā tādā pagrabā. Tur jau viss gāja lustīgi. Vienīgais, kas trūka, bija kārtīga lauka muzikanta. Nu, šis ķērās pie darba un laida savu spēli vaļā. Spēlēdams ieraudzīja, ka ik pa brīdim dāmas un kungi iet kādā kaktā, pamērcēja pirkstus un ieberzēja acis. Šis no arī sameklējis izdevīgu brīdi, aizgājis kādā kaktā, pamērcējis pirkstus un ieberzējis vienu aci. Viņš pagriezās un ieraudzīja, ka visiem dansātājiem pierēji bija ragi, un nospriedz, ka tie ir vēli. Bet šis nelicies neziņas, tik turpināja spēlēt, un tā līdz rītam. Nu, ejot mājās, muzikants netīši iebāž roku kabatā un saprot, ka tagad tur ir nevis ogles, bet monētas. Viņš aizgāja pie kadiķa krūma, kur izmet pāris saujas, un tur visapkārt arī bija zelta monēta. Topas švedien Būtiņu baznīcā bija kāzas, un muzikantam bija jāsagaida kāznieki no baznīcas Būtiņu krogā ar maršu. Šis jau bija tīrlīgi nospēlējies, bet neko darīt. Vīrs un vārds. Noteiktā laikā viņš būs Būtiņu krogā un atkal laidīs savu spēli vaļā. Nu, veiksmīgi sagaidīs kāzniekus, tagad spēlē ballē. Un ar iepriekš ar ieberzēto aci redz, ka kāds vēlēns stāv starp kāzniekiem un liek dansātājiem priekšā kāju. Muzikants pieiet klāt, sagrāb viņu aiz kakla un saka: tā tu nedari! Vai tu mani redzi? Šis brīnās. Ar vienu aci redzu. Ar kuru? Muzikants neko ļaunu nedomādams, paceļ roku un parāda, ar kuru aci redz. Bet vēlēns paņēmis roku pagrūdis un aci izdūrs. Kopš tā laika muzikants palicis ar vienu aci un vēlus vairs neredz. Paldies!